Čau visiem! Šī ir otrā daļa, turpinājums autostarta vadu remontam. Kā redzams, uz galda stāv lodēšanas piedarumi, darba kārtībā un arī vadiem vajadzīgās detaļas. Domāju, ka daudz uzreiz kritizēs par vadu lodēšanu, bet šeit es arī uzreiz atbildēšu. Parasti tā kritika par vadu lodēšanu es dzirdēju arī daudzas viedokļus par to, ka vadus nedrīkst lodēt, jo lodējums kusīs vienkārši. Bet šeit uzreiz ir ļoti vienkārši. Tātad pie kādas temperatūras kūst alva un pie kādas temperatūras kūst vadu izolācija. Un šeit nav runa par kādu specifisko termoizturīgo vadu izolāciju, bet tieši par tādu, ka tiek izmantot autoinstalācijās un, teiksim, šādiem te vadiem. Tātad alva kūst apmēram pie 230 grādiem pēc Celsija, bet, par vadiem ir diezgan grūti precīzi pateikt, jo tie ir dažādi un noteikti arī dažādām izolācijām ir dažādas temperatūras kušanas, bet, būtībā domāju, ka pie kādiem varbūt 90-100 vai tajās robežās kaut kur. Tātad, kad jums sāks kust alva lodējuma vietā, tad vadu izolācija sen būs sakusus un tas viss būs vienā čupā sakusis. Tad būs pilnīgi vienalga, vai tas lodējums kūst vai nekūst. Tas pats arī attiecās uz auto vadu instalāciju, uz lodēšanu. Vienīgais, kur nedrīkst vadus, un droši vien tas nav vienīgais, bet, kur nedrīkst lodēt vadus, tas ir, teiksim, lambda zondē. Un lambda zondē vadus tieši zondas pusē nedrīkst lodēt tāpēc, lai vienkārši neizmainītos vadu pretestību, jo tur ir pavisam citi vadi izmantoti, un tur ir svarīga vadu pretestība. Tātad, lai nesabojātu lambda zondi, viņai vadus lodēt nedrīkst. Kā arī ir daudz citi devēji, teiksim, tur kloķenes hola devējs un sadeles svārps kloķenes devējs un līdzīgi devēji, tiem arī nav vēlams vadus lodēt. Bet no lambda zondai noteikti nav vispār. Vispār nedrīkst viņus lodēt. Var vienkārši savīt un, saspiest viņus ar speciāliem līdzekļiem, bet nelodēt. Šeit es pat parādīšu, kāpēc es viņus lodēšu. Tāpēc, ka šīs te saspiedušās vietas, kas bija, viņas ir, kā var redzēt, viņas ar pirkstiem salīdzinoši viegli lokās. Un, teiksim, ja es izmantošu kādas stangas, ar ko saspiest, kādām vienkāršām plaķenēm nerunāsim, jo ar plaķenēm viņas nevar saspiest tā, lai vienkārši saspiedīs, un viņš atnāks vaļā un kontakts tāpat nebūs. Tāpēc, ka šis te materiāls ir tomēr salīdzinoši tāds elastīgs. Viņš nepaliks saspiestā pozā un neiespiedīs tos vadus tik ļoti, lai būtu pilnvērtīgs un kārtīgs kontakts, jo sevišķi šādiem te vadiem. Tāpēc es viņus lodēju. Šeit jau ir apalvoti, es esmu 3 klemmas apalvojis, tāpat arī vadiem no 4-3 galas es apalvojis. Un vienkārši, lai ietaupītu laiku, un parādīšu jums, kā tā apalvošana notiek. Sākšu ar vadu. Tātad lodāmurs ir arī paštaisīts, diezgan ilgi viņa nokalpojas un joprojām vēl kalpo. Ilgums ir apmēram gadu vismaz 15, nemaldos. Jauda apmēram viņam ir, viņš vismaz tika uz 500 vatiem apmēram, bet tā kā pretestība nihrams tieplai uzkaršanas brīdī, ka viņi uzkarsies mainās, tad iespējams, ka tur arī ir vairāk pat. Tas ir jāprēķina daudz detalizētāk, bet tas vienkārši nav vajadzīgs. Pēc Ohma likuma tika viņš aprēķināts un tīts. Tātad apalvojot arī vadu, es cenšos griezt tā, lai viņš netinās vaļā uz šo pusi, uz manu pusi sanāk. Tātad Kalifornijā mierīgi samērcējam, lai iziet cauri visam vadam un ar alvu pa virs. Vadu karsēt ilgi tomēr nevajag, jo šī izolācija jau tomēr arī sāka palikt mīksti un drīz vai ka kust. Tas notiek ļoti ātri pie šādas te salīdzinoši jaudīgi lodām. Tā kā diezgan ātri vajag visu. Tātad šis vads ir aplodēts, nolikšu viņu maliņā. Kaut ko nesakāsē. Tālāk aplodēšu pēdējo 4. klemmi. Alves konkrētajā gadījumā izmantoju
ļoti tīra, principā tā laikam vistīrāka alva sanāk gan arī bez piemaisījumiem. Alva, tad, kad viņi stienīšos, tad viņi tāda pilnīgi lokot stienīti, viņi krakšķi, tā ir ļoti tīra alva. Alvas, teiksim, šeit man ir tāda saplicināts, lai vieglāk strādāt būtu parastajos stienīšos alvas, viņām ir ļoti daudz svina klāt. Un viņas viņas tik labi nelodēs, tāpēc šādiem svarīgiem darbiem es izmantoju tieši šo te, šī ir ļoti maza daļa. Kādreiz bija iespēja iepirkt krājumus, tātad ir gan stienīšos, gan ir šādi te sabirusi jau, un sabiruši ļoti viegli šeit izmantot, teiksim, Kalifornija gabaliņu ņemam, ieberam iekšā, to mēs izkausējam. Kārtīgi izkausējam. Ņemam alvu. Tā kā tāds sāli sakaisam iekšā. Un arī izkausējam un apalvojam visu iekšējo daļu. Lai kārtīgs tur viss apalvojās. Nu, tas tā arī noticis. Tagad es sagatavošu vadus, tā kā savēršu virsū. Viss, kas varams virsū ir, šeit neparādi ir vienkārši caurulīta gumijas. No šī konkrētā laikam tika izmantota degvielas caurulīti, bet, būtība tas nemaina, jo vienkārši vajag atrast tādu iekšējo diametru, lai šim vadam lien virsū. Tālāk parādīšu, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Likšu uz pauzes un tad savēršu un tad parādīšu, kā tas viss izskatās. Esmu atpakaļ no pauzes, vadi ir sakomplektēti un var sākt lodēt. Parādīšu, kādiem vadiem ir jābūt, lai tie kalpotu ilgāku vai pat ilgi. Tātad vadi šādi te ir jāiever. Un gumijas caurulītes tieši šajā vietā, lai nebūtu te nekāda asuma, kur viņi varētu berzēties. Būtībā šis te viņu dzīves ilgumu pagarina vēl uz diezgan būtisku laiku. Tātad šādi te salodēšu, vismaz vienu vadu parādīšu. Un tad pārējos jau aizkadrā lodēšu. Atkal ņemam Kaliforniju, saberam iekšā. Pārāk daudz nevajag, bet arī žēlot nevajag. Labi salodējās. Saberam arī alvu uzreiz un notīram vēl lodām, varam sākam lodēt. Pārkarsēt arī, protams, nevajag. Tad vēl ir tā maza, vēl varam vērt. Kā šeit vieta ir diezgan daudz iekšā, tad alvu te vajadzēs daudz. Vai tagad atdziest. Būtībā vēl tomēr tur var nedaudz tur izlai ārā. Būtībā vēl nedaudz var. Gribu paņemt kameru un parādīt, tādēļ atskatēju vadu. Tā tad salodējās kārtīgi.
Jābūt daudz maz atdzisis. Labi, salodēšu vēl vienu. Salodēšu melniem vienu spaili. Klemmi spaili, kā nu kurš to sauc. Tātad šeit jau gatavs maisījums sanāk. Alus un Kalifornija. Vēl varam bišķiņu. Lodām var tā kā, kad darba virsmas attīrīšana ar šīs te darba virsmas attīrīšana ar Kaliforniju pa jaunu nenāk. Tas visu laiku attīrās, viņš labāk kontaktē, labāk uzsilst. Ja vēl varam malvu, kamēr vēl neatdzies tik ātri. Tad domāju, ka pietiks tagad. Labi, kameru likšu uz pauzes. Un tad, kad vadi jau būs gatavi, kas ir diezgan ātri, tad arī parādīšu jums gala rezultātu. Salikšanas procesu arī tomēr uzfilmēšu vēl. Tagad ir atdzisis viss šeit. Un var ņemt un saspiest tā kā, kad saspiest tagad šos te cieti. Kamēr viņi vēl ir tā kā, kad, nu, svaigi spiest ciet, tomēr nevajag, kamēr viņš jau nav atdzisis līdz galam, jo vienkārši arī alva tur iekšā sāks tā kā, kad drupt, vēl galīgi neatdzisusi, un kontakts arī būs sliktāks. Tālāk ievietojam vadu un spiežot ir jāskatās, kā viņš tur jūtās iekšā vai kaut kur neberzējās. Atībā šādi te ir pat labi. Šo te arī varam saspiest daudz maz iekšā. Tā, mums saspiedās. Un drošības pēc šeit mēs savilcēja īsāk, diemžēl nav, bet šis arī derēs. Tātad šādi te. Šeit ir otrs. Lūdzu, šādi izskatās apmēram viens. Un tāpat arī pārējos. Šādi arī saspiežam. Tā jau tāda varētu teikt formalitāte. Tagad vienkārši viņas sapravīt ciet. Neko vairs nemaina tādas izturības viedokļa.
Atvainojos, ja viss netiek kadrā. Neesmu pieredzis tā strādāt zem kameras objektīvu, bet mācos. Tā tad. Labi, tātad pārējos vadus salikšu jau pauzes laikā, un tad parādīšu, kā izskatās abi vadi gatavi kopā. Vadi ir gatavi, vadi ir strādājoši, savā starpā savienot ar izolācijas lenti pagaidam, savienoju viņus tā, lai pietiek, tā kā, kad garums savienot uz akumulātoru klemēm. Vadus domāju nākotnē, kad aptīt ar kādu papildus izolācijas materiālu, bet pagaidām vēl neesmu izdomājis, kā viņus noformēt un ko tieši izmantot kā izolācijas materiālu. Varbūt tas būs kaut kas oldschoolīgs, varbūt arī, nezinu, vēl neesmu izdomājis. Jāprakņājas pa krājumiem, jāapstās, kas ir pieejams un ko varētu izmantot. Bet galvenais, ka viņi ir pilnīgi funkcionējoši šobrīd, un pēc šīs te metodas viņus, kad taisot, viņi ir ļoti ilgi strādājoši. Pat arī mētājoties vienkārši kaut kur pa bagažnieku, pat vienkārši kaut kur sasiet varbūt, tā ja viņas arī var kaut kādā apvalkā ielikt iekšā, tā kā nāk ordināli, kad pirkta bija kaut kāds tur plasmas maisiņš tāds ar āvēslēdzē, bet, var arī kaut kādu somiņu viņiem vai ko. Bet arī šādi tur vienkārši mētājoties, viņi būs ļoti ilgdzīvojoši. Ko es jau iepriekš nepieminēju par vadu garumu. Vadu garums ir apmēram 2,5 metri. Kopējais, vistiņi. Var mierīgi taisīt līdz 3 metriem. Ja pāri, tad varbūt ir jāpārēķina šķērsgriezums, bet līdz 3 metriem mierīgi. Garums man ir tāds, tāpēc, kad dzīvē ir gadījies, kad mašīnām akumulātori ir bijuši tādās jau grūti pieejamās vietās. Citiem ir bagažniekā, citiem ir zem sēdekla pasažieru, citiem ir zem spārna, bet zem spārna jau arī tad tikt klāt ir diezgan grūti, bet bija tāda reize, kad bija zem spārna un nevarēja īsti atrast, kur viņu pievienot, tā kā nācās tur ņemt ārā paspārni un slēgt klāt. Vēl ir mašīnām diezgan tuvu pie priekšējā stikla, pie logu tīrāmā mehānisma arī, kur tā visam var teikt kapatam sāniski jāpārliek pāri tie vadi. Ir tāds grūti pieejams vietas, tā kā liekas garums pa ļaunu nenāks. Tā kā, ja jums šis te noderēja, tad varat arī sev tādas vadus uztaisīt. Konkrēto vadus pirkt mūsu vietējā veikalā, Sarkandāgavā, tādā pagrabiņā. Tā kā neko es te nereklamēju, es konkrētāk neko neteikšu, kas zinās, tas zinās, kas nezinās, tas varbūt arī privāti uzjautāt. Bet domāju, ka arī citos veikalos, kas specializējās uz vadu tirdzniecību, tad kaut ko tādu varētu dabūt. Kopā varbūt, ja jums šādi te krokodila spēles jau ir, tad, protams, kopā tās izmaksas ar vadu noteikti būs lielāks nekā gatavu komplektu nopirkt. Bet, tas gatavais komplekts visdrīzāk būs tāds, tā kā viņi bija sākotnēji. Tā kā tomēr bišķiņ noziedot naudiņas un uztaisīt kārtīgas vadus, kuriem kalpos iespējams pat visu mūžu. Domāju, ka nav tas sliktākais variants. Labi, ar šo tad arī būs viss. Vadu tēmu pagaidām noslēdzu. Tad līdz nākamajam video.